Šodien parādīsim, kā pagatavot panīru. Kas ir panīrs? Panīrs ir mājas siers, ko ļoti plaši izmanto Dienvidāzijas valstu virtuvēs. Panīru pagatavo no sakarsēta piena, kam pievieno citronu sulu vai kādu citu pārtikas skābinātāju. Kas priekš tā mums būs vajadzīgs? Panīram mēs ņemsim 2 litri vistreknākā piena, kādu vien varam nopirkt veikalā vai tirgū. 1 litru paniņu. Tas būs mūsu latviešu skābinātājs. Ņemsim lielu katlu ar pēc iespējas biezāku divenu, lai piens vārot nepiedegtu. Un mums būs vajadzīga arī bļoda, sietiņš un marlīte, kurā mēs liksim iekšā panīru. Tā, pirmais solis ņemam katlu, kurš iepriekš ir izskalots ar augstu ūdeni, tas tāpēc, lai piens nepiedegtu. Liekam uz plīts un lejam iekšā pienu. Tātad atcerēsimies proporciju 2 litri piena, 1 litrs paniņas. Tas brīdis ir pienācis, piens ceļās augšā pa katla maliņām, un mēs lejam klāt paniņas. Un tagad pavērosim, būs lēnā garā notiks brīnumainais process, kā sūkala sadalīsies no panīra. Svarīgi ir piezīmēt, ka pēc paniņu pieliešanas vairs nevajadzētu uzvārīt, jo ja šis šķidrums uzvārīsies, tad mūsu panīrs būs ļoti ciets un gumijots. Tagad vienkārši vajag sagaidīt brīdi, kad sūkalas ir pilnībā atdalījušās, un tad nogriezt uguni. Sūkalām vajadzētu būt dzidri dzeltenas krāsas. Redziet, tā kā te. Dzeltenas sūkalas un balti panīra gabaliņi. Un tagad griežam nost uguni, lai neuzvārās. Un mūsu panīrs ir gatavs, lai to nokāstu. Tagad ļoti uzmanīgi, jo šis šķidrums ir ļoti, ļoti karsts. Mēs lejam panīru bļodā ar sietiņu un atdalam panīru no sūkalām. Redzat? Šeit sakrājās sūkalas, kuras mēs gan ārā neliesim. Jāteic, ka tas ir ļoti veselīgs šķidrums, tajā ir ļoti daudz vērtīgo vielu un vitamīnu. Šo šķidrumu pēc tam var izmantot vārot zupu vai cepot maizi vai vienkārši skaistumkopšanā notīrot seju. Nokāšam visas sūkalas, redziet, un visu panīru ielejam sietiņā. Tā, mūsu panīrs ir atdalīts no sūkalām pilnībā, un sūkalas mēs ieliesim burciņā, lai tās saglabātu vēlākam laikam, kad mēs izvārīsim no tām zupu. Un uzliekam panīru un ielejam sūkalas burciņā. Tā, mūsu panīrs tagad jau ir nospiests, karsts un gandrīz gatavs. Ir atlicis tikai pēdējais moments. Mēs uzliksim panīram slogu. Šajā gadījumā par to kalpos mūsu bļodiņa ar ūdeni, jo pārāk smagu slogu nevajag, lai panīrs nekļūst pārāk gumijots un ciets. Un mēs ieliksim panīru uz karām. Vismaz uz pusstundu leduskapī, lai tas atdziest un kļūtu cietāks. Tā, es tikko esmu izņēmusi mūsu panīru no leduskapja, kur tas ir stāvējis apmēram stundu. Tad ņemam ārā viņu no sietiņa un redzam, ka tas ir kļuvis pavisam jau ciets. Varam sagriezt panīru gabaliņos. Tas viegli griežās. Tas ir ļoti labas blīvas konsistences un tas ir gatavs tālākai pielietošanai.
Oriģinālajam panīram sāls netiek pievienots, jo tas pārsvarā tiek lietots kā izēja materiāls citiem ēdieniem, kā jau es minēju, zupām, sautējumiem. Taču, ja ir vēlme lietot panīru kā mājas sieru tīrā veidā, tad tajā momentā, kad panīrs tiek kāsts no sūkalām, var pielikt sāli, dažādus zaļumus, petersīļus, dilles, lociņus. Var pielikt dažādas garšvielas, piemēram, ķimenes, kuminu, kurkumu, ļoti labi. Un tad jums sanāks riktīgs mājas siers ar zaļumiem vai ar garšvielām. Viss atkarīgs no jūsu fantāzijas lidojuma. Labu apetīti!